Lūkšana svētajiem, apustuļiem pielīdzināmajiem, Kirilam un Mefodijam. Dieva Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. Ak, visslavētie slāvu valodu skolotāji un mācītāji, svētie, apustuļiem pielīdzināmie Kiril un Mefodij. Pie jums, kā bērni pie tēviem, mācības gaismā un jūsu rakstu apgaismoti, un ticībā Kristum pamācīti, šodien sirsnīgi steidzamies un mūsu sirds pazemībā lūdzamies. Lai arī jūsu novēlējums, kā nepaklausīgi bērni, neievērojam, un Dieva godāšanā, ko māciet, esam nevērīgi, un no vienprātības un mīlestības, kā brāļiem ticībā un miesā, ko esat novēlējuši, esam atkrituši, tomēr, kā agrāk savā dzīvē nepateicīgos un necienīgos neesat atstūmuši, bet ar labu par ļaunu atmaksājuši. Tā arī šodien jūsu grēcīgo un necienīgo bērnu lūgšanas nenoraidiet. Bet tā kā jums ir liela uzdrīkstēšanās pie Dieva, uzcītīgi lūdziet viņu, lai vada un atgriež mūs uz pestīšanas ceļa. Strīdus un nesaskaņas, kas vienticīgu brāļu vidū cēlušies, nomierina. Atkritušos uz vienprātību ved un visus mūs gara un mīlestības vienotībā, vienotā, svētā, biedrotā un apustuliskā baznīcā apvieno. Mēs zinām, cik daudz iespēju taisnā lūgšana valdnieka labestībai, kas tiek pienesta arī par grēcīgiem ļaudīm. Patiesi, neatstājiet mūs, grūtsirdīgos un necienīgos jūsu bērnus, lai grēks jūsu draudzes vidū, ko esat sapulcējuši, kas ienaidā sadalīta un citticīgo maldu aizrauta, mazinās, lai tās avis, iedomu vilku izkliedētas, ielīgsmojas. Dāvājiet mums, jūsu lūgšanu dēļ, dedzību pareizticībā, lai tās iekvēlināti, tēvu mantojuma labumu saglabājam, baznīcas noteikumus un ieražas uzticīgi ievērot tiecamies, izvairāmies no jebkādas svežzemju viltus mācības, un tā, Dievam tīkamā dzīvē uz zemes sekmes guvuši, taptu paradīzes dzīves cienīgi debesīs, un tur, kopā ar jums, visu valdnieku, trijādībā vienīgo Dievu, slavētu mūžīgi mūžos. Amen.